Izglītības domnīca. Diskusijas par aktuālo izglītības nozarē kopā ar Edgaru Čerkovski. Podcastu piedāvā Panākumu Univers sadarbībā ar Rīgas tālmācības vidusskolu. Sveicināti, cienījamie izglītības domnīcas klausītāji, skatītāji. Ir pienākusi kārta mūsu kārtējai sērijai, un šodien mēs runāsim ar ļoti interesantu viešņu, ar Anitu Muiznieci. Parunāsim par to, kas tad ir jādara, lai kļūtu par izglītības zinātnes ministru. Parunāsim, ar ko, es negribētu lietot šo vārdu bijusī ministre, es laikam lietošu, jūs bijāt ministra laika posmā no 2021. līdz 2022. gadam. Parunāsim par to, ko jūs darat tagad un kā ir mainījusies jūsu dzīve attiecīgi pēc šī te svarīgā amata un kādas tad ir bijušas tās galvenās atziņas. Varbūt tad sāksim ar to. Daudz klausītāji, tā skaitā arī skolēni, studenti, kas mūs klausās un skatās, iespējams, kas tad viņiem arī kāds vēlas kļūt par izglītības zinātnes ministru. Kāds bija tas jūsu ceļš un kas tad ir jādara, lai kļūtu par ministru? Jā, labdien visiem klausītājiem. Es pavisam nesen, pirms 2 nedēļām Jēkabpilī pedagoģu konferencē dalījos, ne pedagoģu direktoru konferencē dalījos ar šo stāstu. Kā es kļuvu par ministri, man būs jāstāsta īsā versija, protams, bet kopumā ir tā, ka es jau vidusskolas posmā diezgan nopietni apsvēru kļūt par pedagogu. Man padevās visiem visu izskaidrot, un šķita, ka tas varētu būt tas ceļš, zinām apsvērumu dēļ, tāpēc, ka man ģimene nāk no savukārt biznesa vidas, es aizgāju studēt uzņēmēju darbību, bet laimīgas sagadīšanās rezultātā man uzaicināja strādāt skolā. Es tam piekritu, tad es iestājos universitātē atkal, ieguvu savu bakalauru, pēc tam maģistru, un patiesībā liela loma tam ceļam uz ministres amatu tieši bija manam pirmajam priekšniekam skolā, manas skolas direktoram, kurš pats bija politiķis. Tieši reģionālā mērogā, bet viņš man tā, lēnītēm, es pieļauju mazliet mērķtiecīgi, bīdīja šajā virzienā, bet humoram, tas laikam sākās tad, kad ministra bija Mārīte Seile, bija kārtējā algu reforma, mums bija ļoti daudz solījumu par to, ka mēs sāksim gadu ar lielu algas pielikumu, un es atceros kā tagad, ka virkne draugu teica, tagad gan būs baigi lielās algas skolotājiem, un pienāca septembris, kad mūsu algas kļuva mazāks. Es biju diezgan sašutusi, tur, cik man bija kā 20 ar 8 gadi, un es toreiz savam priekšniekam teicu, es saku, ja nekas nemainīsies, man būs jāiet politikā. Bet tas bija joks pie kafijas krūzes. Un laikam šī frāze viņu mudināja kaut kā mani bīdīt tajā politikas virzienā ļoti netiešā veidā. Bet, kas ir jādara, lai kļūtu par ministru, manuprāt, ir 2 ceļi. Ir viens izvēlēties tādu profesionālu politiķa karjeru, un tad mērķtiecīgi iestājoties politiskā organizācijā, tad atrast to savu nišu, savu vietu. Un otrs ceļš ir kļūt savā nozarē par profesionāli, gūt kādus panākumus, pašam ļoti gribēt strādāt šajā nozarē. Un izglītība ir īstenībā ļoti interesants piemērs, jo tā ir joma, nozare, kurā patiesībā ir ļoti maz to karjeras pakāpienu. Skolotājs, direktora vietnieks, direktors, un ko tālāk, vai ne? Jā, un jāsaka tā, ka es biju ļoti pateicīga. Saimā es arī, manuprāt, iekļuvu tādā pārsteiguma kārtā pati sev. Es nebija man tādu nopietnu plānu tajā laikā, bet pēc ievēlēšanas bija skaidrs, ka es strādāšu tieši ar izglītības jautājumiem, kas man tiešām interesē. Izglītības komisija, pēc tam parlamentārās sekretārs amats ministrijā, kad ministra bija Ilga Šuplinska, un tad notika šī te ministru maiņa. Šī ministrija bija mūsu partijas pāraudzībā un manuprāt, diezgan loģisks lēmums. Kā tas notika? Jūs atceraties to brīdi? Bija paziņots iepriekš, cik ilgi iepriekš vai kā tas viss? Tas notika ārkārtīgi strauji. Tas bija tas, ko es arī Jēkabpilī stāstīju, ka faktiski
Situācija bija ļoti nokaitēta. Iestājās Covid, valdība izvēlējās šo ceļu aizvērt skolas, kas bija ļoti smags laiks, manuprāt. Un patiesībā bija tik vienkārši, kaut kādas nojautas varbūt pabīdēja, bet es vienmēr teicu, ka nekāda pārmaiņa noteikti ka nebūs. Un pirmdienā es saņēmu zvanu no partijas biedriem par to, ka vai es piekristu. Man bija jādod atbildi otrdien, un trešdien bija Saeimā balsojums, un pirmā vizīte ministrijā. Tas bija tieši tik strauji un tik ātri bija jāpieņem tas lēmums. Īsti pat nebija nekāda laika sagatavoties, bet... Grūti pateikt par to sagatavošanos. Protams, ka tajā otrdienā, kad es pateicu jā-vārdu, kā saka, un zinot, ka trešdienā bija balsojums, es visu nakti rakstīju savu pirmo runu un domāju, kas tad ir tie punkti, un atbildi jau bija ļoti skaidrs. Skaidrs bija, ka tas laika rāmis nav vairs 4 gadi, ir 1,5 maksimāli. Tas bija viens. Otrs bija jāatver vaļā skolas, kas bija mana absolūta prioritāte. Bija jāturpina augstskolu reforma, kas bija punkts numur 2. Un trešais man bija tāda ļoti maza cerība, jo mēs tad, kad startējām uz Saeimu, mēs bijām pieskārušies jautājumam par pārēju uz mācībām valsts valodā. Bet man tajā 21. gadā šķita, ka noteikti tam nepietiks laika. Es esmu ļoti pateicīga, ka mums šis izdevās. Kas bija tajā brīdī, kad jūs jau ienācāt, cik tālu bija šī skola 2030 reforma? Skola 2030 reforma, ja mēs tā skatāmies, 16. gads bija, ja es tagad pareizi atceros, 16. gadā sākās satura veidošana. 17. gads bija tādas 100 izredzētās skolas, kas šo saturu aprobēja. Tur arī daudz bija interesanti lieta. 18. gadā tad nobalsoja, un ar to gadu arī sākās tas 3 gadu periods. Tā kā 21. gads bija noslēdzošais gads, tā kā pēdējais tam 3 gadu ieviešanas periodam. Jā. Tā kā jau skolas strādāja. Bija kaut kādas lietas, kur joprojām ir šīs diskusijas, kā mēs redzam par to, cik pareizi vai nepareizi lēmumi, bet jā. Kad jūs tātad ienācāt ministrijā, attiecīgi pirms tam daudz laika pagāja, un attiecīgi varbūt jau bija šīs zināšanas, kā strādā ministrija, kādi ir departamenti, jo tomēr tas ir milzum liels lauks, gan tur ir skolotāji, tur ir skolēni, tur ir sports, tur ir attiecīgi zinātne, jaunatne, viss, vai nebija tādas, es teikšu tā, tīri vienkārši cilvēciskas, varbūt bailes par to, ka tas ir tāda milzum liela atbildība? Atbildība milzīga. Jāsaka tā, ka man būtu bijis ļoti grūti šo jā-vārdu teikt vai piekrist šim amatam, ja es nebūtu pirms tam gadu strādājis par parlamentāro sekretāru. Man šis gads iedeva ārkārtīgi, tātad 2 gadi jau Saeimā, tātad lēmējvarā, kur ir absolūti jau tāda izpratne izveidojusies par procesiem arī politiskajiem. Tad paralēli gads ministrijā un tieši izglītības ministrijā, kur tā priekšrocība, ka es zināju kolēģus, zināju departaments, bija ļoti klātesoši arī tajā laikā faktiski visos lielajos jautājumos. Varbūt zinātnes joma, teiksim, bija Šuplinskas kundze vairāk savā pāraudzībā turēja, bet tā kā es biju šajos procesos bijusi klātesoši, tad es domāju, ka bija noteikti vieglāk nekā būtu bijis, ja šī gada nebūtu bijis. Par šīm atbildības jomām ienākot, droši vien, ka mans, tā teikt, vājais punkts bija sports, bet ņemot vērā, ka es pat esmu liela sporta entuziasta joprojām, tad ļoti ātri un kaut kā ļoti dabiski tas izvērsās par atkal tādu lielu daļu manas dzīves ministrijā un gribas teikt, ka, manuprāt, gan ar kolēģiem, kas pārstāvēja zinātnes jomu vai augstāko izglītību vai jaunatnes jomu, kas arī nenoliedzam ļoti svarīgi, to pašu valsts valodas politiku, mums ar visiem izveidojās ļoti laba sadarbība, ļoti laba. Es tā ik pa laikam no kolēģiem esmu dzirdējis, un droši vien arī kaut kur sabiedrībā izskan frāze, ja es būtu ministrs, tad es noteikti izmainītu šo, un es tur
tādas reformas veikt un tā tālāk. Bet, nu, ja tā godīgi runā, cik tas vispār ir reāli, jo man liekas, tā sistēma ir tā izveidota, ka, nu, tur tāds autoritārais piegājiens laikam īsti nestrādā, ka viens cilvēks pēkšņi var mainīt pilnīgi visu un Manuprāt, nestrādā, un tā noteikti nebija arī, nu, es vispār gribu ticēt, ka es neesmu autoritārismu piekritējis. Kā es teicu arī sākumā par tām 3 dienām laika pieņemt lēmumu, ir skaidri jāsaprot, nu, cik laika ir. Mēs visi, nu, katrs politiķis cer, ka viņš tos 4 gadus pilnu ciklu nostrādās. Man bija vieglāk, man bija skaidrs, ka vairāk par gadu vai pusotru nebūs. Līdz ar ko tev ir, nu, jāapzinās un jābūt reālam pret sevi arī pateikt, ko tu šajā laika periodā izdarīsi. Saliec tos akcentus, protams, ir ikdienas darbi, ir kaut kādas jaunas iniciatīvas, parlaments kaut ko izlem. Tā ir tāda, nu, ļoti dinamiska pasaule, bet, nu, tā, ka atnākt un visu sistēmu pārlabot, manuprāt, tas cilvēks pats sevi ļoti ātri sadedzinās. Pirmkārt, pazaudēs, nu, kaut kādu iespēju sadarbībai, jo, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka ministram ir cieša saikne ar ierēģiem. Man ļoti nepatīk tas vārds, bet, nu, tie ir ierēģi. Cieša saikne, un tā nav tāda akla uzticēšanās, jo ir dažādi gadījumi arī man ir bijuši, kur man šķiet, ka ierēdniecība dara savu darbu, lai darītu mazāk, un tev ir jāspēj, nu, pamanīt šīs lietas, bet ir jāveido tās attiecības. Un tad, kad tu viņas izveido, par ko, nu, man ir liels lepnums, ka mums bija vismaz ar to, nu, ministrijas ierēģņu augstāko līmeni, mums bija tiešām ciešs un nu, produktīvs šis te darbs. Viņš varēja iet, un tāpēc, man liekas, arī ļoti daudz lietas izdevās īstenot. Nu, par galvenajām mācībām varbūt, kas tad, jo, nu, bieži vien tas tā Eiropā arī ir pieņemts, kad cilvēks bijis ministrs, tad pēc tam jau sāk veidoties tāds viedums attiecīgi, un bieži vien arī aicina uz svarīgiem pasākumiem un tad izteikt savu viedokli un tā. Nu, visticamāk, tie visi viedokļi balstās uz to laika periodu un uz tām galvenajām mācībām, kuras visticamāk radās tajā posmā tieši, kad jūs bijāt ministra, un visticamāk viņas nebija pirms tā posma, varbūt var minēt kādas galvenās. Nu, manuprāt, tā lielākā, man tagad pat ir diezgan jāpadomā, bet ja tās, nu, par tādām ļoti gudrām un lielām domām, galvenā doma būtu palikt cilvēkam, bet tas ir tāds arī mans dzīves princips, lai kāds amats beidzas. Par tādām atziņām vai mācībām patiesībā pēc tā iziešanas laika ir ļoti viegli iekrist tādā rūgtumā vai sākt savu, nu, teiksim, pēcgājēju ļoti kritizēt un analizēt, es būtu darījis tā, bet kā man viens kolēģis teica, tad, kad tu aiztaisi tās durvis, tu viņas aizver. Jā, es arī šobrīd mēdzu pakomentēt lietas, kas man liekas ļoti aplamas, mēdzu uzslavēt, nu, tas ir mans viedoklis, bet man liekas, tā galvenā mācība ir spēt noturēties, lai nesarūgtu, jo tev bija savs laiks, tu izdarīji, un tev ir jāspēj iet tālāk. Un trešais, jā. Nē, man liekas, ka it īpaši ļoti labi bija par to cilvēcīgu, jo man liekas, ka tomēr automātiski, nu, būsim godīgi, tā nozare ir ļoti specifiska un ļoti smaga nozare. Ja mēs pārsvarā runājam arī par izglītības zinātnes ministriju, kā bieži vien kā tāda ļoti svarīga nozare. Un mēs saprotam, ka ministrs arī ir izteikti publiska persona. Mēs saprotam, ka mēs nepatiksim ļoti daudziem. Jā. Tad cik tas bija arī emocionāli grūti, jo nu, mēs arī pirms raidījuma runājam, arī visticamāk jūs saņēmāt krietni vairāk negatīvu komentāru. Visticamāk bija, vai bija kaut kāda mācība, nu, tā to neuzņemt tik tuvu, un vai tas izdevās? Tas, jā, un par šo es jau, man liekas, pašā amata sākumā teicu, ka komentārus es tieši, nu, tajā ļoti aktīvajā politikas laikā nelasīju vispār. Gandrīz reizēm palasīju, un nebija tā, ka, nu, teiksim, ka visi negatīvie komentāri ir automātiski slikti. Mēdz būt arī komentāri, ka es saku viedokļu, un tev ir jāspēj ieraudzīt, nu, to arī sabiedrības domu. Par to cilvēcību, nu, tā ir tāda
man liekas, spēja nesaiet arī lepnībā, jo tas, ko mēs redzam, un es negribu vispārināt par visiem politiķiem, bet tā ir arī tāda, kaut kāda politiskā vide. Ir ļoti daudz cilvēku, kas ir vairākus sasaukumus parlamentā strādājuši, ir bijušie ministri, pat prezidenti, kuri ir spējuši joprojām būt cilvēki, sazemēties, un man liekas, arī sabiedrībā šos cilvēkus nevelti viņus atkal un atkal ievēl. Un ir tādi, kas ir pavisam tikko, kā saka, jauni cepti, un viņiem, protams, ir ambīcijas, un viņi ir pēkšņi ar to varu saslimst, un tā vara nospiež. Un, kā es saku, ja tev tās zvaigznes uz pleciem tiek uzlikts par smagu tāds, ka tu nevari nest, tad tu visticamāk būsi tas, kurš būs nospiests beigās. Bet, jā, protams, ministriem ir šoferi, piemēram, vai ne, un es mēdzu diezgan bieži arī pati braukt ar mašīnu, jo man, nepatīk man tās lietas. Un tas ir, man liekas, tāda, kā es teicu, tas ir arī tāds dzīves princips, nebūt lepnam vai neiedomāties, ka tev kaut kas pienākas, jo, kā es saku, tas par mācībām. Kā to izdarīt? Es jau vienmēr teicu tā, ka man saka paldies vai aicinu uz pasākumu nevis tāpēc, ka es esmu Anita Možniece, bet tāpēc, ka es esmu ministra. Tātad manam amatam saka paldies. Un tas ir amats, nevis tā neesmu. Tā kā es esmu, bet ir jāspēj nodalīt. Un nevajag sajiet tajā, ka tev kaut kas pienāks, tāpēc, ka tu tur biji, vai ne? Tā. Teiksim, attiecīgi, tad, kad jau laika gaitā bija tās tikšanās ar skolotājiem, attiecīgi, bija noteikti arī tā, ka, ne visas tās tikšanās bija patīkamas, vai nebija jāmāk arī. Protams, un tā ir tāda spēja kontrolēt savas emocijas. Ir bijuši ļoti smags tajā laikā, kad mums, faktiski durvju priekšā un tieši pirms vēlēšanām, varēja notikt streiks. Tās bija ārkārtīgi smagas nedēļas, vienlaikus, man liekas, tādu pieredzi, kas tika gūta šo dažu nedēļu laikā, neviena universitāte nespējas iedot, bet, tas ir par to laikam mentālo kapacitāti, cik tu kā cilvēks spēj nereaģēt, spēj savaldīties, jo jā, tu esi publiska persona, tu esi pats piekritis tam, jā. Visgrūtāk, man liekas, ir tie, ļoti personīgie jautājumi, kas ir ģimene. Politikas laikā es faktiski neko nekomentēju, es arī šobrīd domāju, ka tas ir vispareizākais, ko darīt, jo ģimenei nav viegli. Jūs pirms tam arī izrunājāt ar ģimeni? Jā. Tātad tas lēmums bija arī ģimenei pieņems noteikti, jā? Protams, mēs tajā laikā, skaidrs, kamēr tam visam piekritu, bija jau skaidrs, ka tas, es esmu sieviete, mamma ir sabiedrībā stereotipi, ka mammām ir jāsēž mājās un pie plīts, bet, protams, ka tā laika būs mazāk, un mēs arī ar bērniem vēl tagad pārnājam, cik tas īstenībā viņiem bija smags laiks, kad tavs vecāks brauc mājās citreiz 10 vakarā un jau 6 dodas projām. Tas nav viegli. Vēl par to laiku runājot arī, kādu jūs atbalstu sajūtāt no tā laika premjerministra, teiksim, Krišjāna Kariņa, jo es atceros, ka bija brīdis, kad arī Krišjāns Kariņš iesaistījās arī jautājumā par streiku, un kā arī jūs kolēģi, kas arī citi ministri kā atbalstīja, un ņemot vērā to, ka jūs arī tomēr esat no dažādām politiskajām partijām. Man gribas teikt, un atkal tas ir tas cilvēcības jautājums, lai kuru darbu es esmu darījusi, vai tā ir bijusi biznesa vide vai skolu vide, man ir vienmēr bijis ļoti svarīgi veidot labas attiecības ar savu priekšniecību. Un ministram priekšnieks ir premjers, un tas ir arī mana pirmā saruna ar Krišjānu Kariņu bija tāda, ka es viņam teicu, ka es ļoti labprāt reizi pa reizei, vai tas ir ceturksnis vai kā, pati nāktu un viņu informētu par to, ko mēs darām. Man tas šķiet pareizi. Politiski, ja man kāds, tagad politikas zinātņu eksperts sādāna blakus, droši vien teikt, ka tas nav īpaši gudri, iespējams, bet mums bija, manuprāt, ar premjeru, ar viņa biroju, arī ar citiem valdības kolēģiem ļoti labas attiecības, un tieši ar premjeru, tāpēc, ka viņš bija informēts. Bija reizes, kad viņš piezvana un pajautā, Klau, ir kaut kāds jautājums pēkšņi, man nebija problēma. Es viņam izstāstu, mēs sarunājam tikties, mēs izrunājam, visi esam uz vienas lapas. Un tāda, patiesībā, es domāju, ka tieši šī spēja izveidot tās attiecības gan ar kolēģiem, gan, kā es teicu, ar ierēdņiem, ļāva tik daudz, tik īsā laikā izdarīt.
Tīri tā interese pēc, jūs tā varējāt tā vienkārši, ja vajag, tad piezvanīt premjerministram, vai tīri tā tehniski, tas vienmēr ir interesants jautājums, jo daudz cilvēku Ir reizes, kad, tas jau arī droši vien ir atkarīgs no premjera, bet ar Krišjānu Kariņu bija, tā gluži es neatceros, ka es viņam būtu vienkārši zvanījusi, bet uzrakstot signālā ziņu, ka man ir nepieciešams, teiksim, ar viņu pārmīt kaut kādu jautājumu, tad diezgan ātri mēs arī varējām to kontaktu rast. Man nebija tā, ka, birojā būtu ļoti jāpiesakās, bet, protams, ar biroju vadītāju mēs arī komunicējām, kaut kā diezgan vienkārši. Man nelikās, ka tas ir tāds nepārvarams šķērslis. Jūs savā darbā uz ko likāt lielāku uzsvaru, jo attiecīgi ir, ja mēs tā skatāmies uz bijušajiem ministriem, tad tie, kas nāk vairāk no augstākās izglītības jomas, vairāk strādā tieši ar augstāko izglītību. Tie, kas nāk attiecīgi no vidusskolas, vairāk ar vidusskolu. Jūs tā kā vairāk šo virzienu ieskicējāt, vai tomēr jūs tā kā mēģinājāt plaši? Es ļoti mēģināju plaši, un man, ja jāliek sev balles, man gribas teikt, ka aptvert, gandrīz visu lauku es sev liktu kādu 7, bez tādas lielas iedomības, bet tas ir atkal tāds droši vien izaicinājums, ko man radīja sabiedrība un prese, jo, gribi, negribi, patīk vai nepatīk, man bija uzlikt zīmoks lauku skolas skolotāji, kas ir klasika, un plus es esmu pietiekami jauna. Un man bija ļoti svarīgi gan pašai sevi pierādīt, gan pārējiem, ka arī augstākā izglītība man ir, tēma, ko es pietiekami labi, manuprāt, pārzinu. Par zinātni, tur man jāsaka liels paldies tieši ierēdņiem, kas man tiešām ļoti daudz stāstīja, kamēr es tās visas nianses, jo doktora grādu man vēl nav, tāpēc varbūt vajadzēja vairāk, bet to atbalstu no kolēģiem. Kā es teicu, sports tā pati jaunatnes joma, kas ļoti reti, kad ir tā izcelta, es viņu mēģināju vismaz budžeta sarunās un citādos veidos un piedaloties kaut kur arī parādīt, ka tā ir mūsu joma, un, protams, arī valodas politika. Tā kā, man liekas, tā pa visu lauku. Jūs arī pieminējāt arī to vecumu, tas noteikti arī ir svarīgi, jo man liekas, ka jūs bijāt viena no jaunākajām. Sieviete visjaunākā, tajā laikā, kad es biju ministre, es biju arī Eiropā jaunākā ministre, bet pirms manis ir bijis diezgan ļoti īsu brīdi ministrs jaunāks, kuram bija šķiet 29 gadi, es gan vārdu neatceros tagad, bet ļoti īsu brīdi. Bet jā, viena no jaunākajām. Vai bija kaut kāds tāds varbūt neveikls stāvos, kad vajadzēja tajā laikā tikties, teiksim, ar lielu augstskolu rektoriem, kas jau tur ir tie profesori un tā tālāk, vai nebija tāds, jo man tā liekas, ka arī tai otrai pusē tomēr ir tas arī kā fakts ir jāpaņem, ka šis cilvēciskais faktors ir ļoti nozīmīgs, ja? Un kā jūs sajutāties attiecīgi šo cilvēku, teiksim, kad jūs strādājāt patiešām ar lieliem zinātniekiem, augstskolu rektoriem, man liekas, jūs laikā RTU rektors bija Leonīds Ribļickis, jā. Man ir grūti pateikt, kāda ir rektora sajūta par tik jaunu ministru, bet es pati man ir ļoti liela cieņa pret katru no šiem rektoriem, un es ļoti daudz braukāju pa augstskolām tieši tā iemesla dēļ, kā es teicu, viens es gribēju pierādīt to, ka augstskola joma man nav sveša, gal galā man ir maģistra grāds izglītības zinātnēs un maģistra darbs tieši par augstāko izglītību. Un tās sistēmas pilnveidošanu, un no manas puses, es nezinu, kā viņi mani vērtēja, man ļoti grūti pateikt, no manis tā bija ļoti liela cieņa par to, ka šie ir, tiešām lieli cilvēki, ļoti zinoši cilvēki, bet attiecības kopumā man gribas teikt arī ar rektoriem bija ļoti labas, jo, man liekas, pirmais rektors, ar ko es tikos, bija RSU rektors Petersona kungs. Mums tā bija šķiet varbūt pirmā nedēļa pēc apstiprināšanas amatā, un mēs jau runājām par šo te augstskolu reformu, kas bija savukārt manā redzeslokā Saeimas komisijas laikā, un tad mēs vienojāmies par tām lietām, ko mēs varam darīt kopā. Bet tā sadarbība bija laba kopumā laba.
Un starptautiski, kā jums izdevās arī strādāt kopā ar saviem kolēģiem? Vai... Mums bija, nu jāsaka tā, ka tās Eiropas ministru padomes, viņas jau nav pārāk bieži, bet nu, savu laika daļu aizņem. Mums bija burvīgs Baltijas valstu ministru trio, kur bija Lietuvā, tad bija Jurgita Šiguždiene, es ceru, ka es pareizi izrunāju, un Igaunijā Līna Kersna, un mēs tādas trīs dāmas, un kad mēs iepazināmies, tas bija atkal tik smieklīgi, ka es stāstīju par tām lietām, ko mēs tagad darīsim, ka mums ir skolas jāatver. Mēs tikāmies pēc 3 mēnešiem, un viņas saka, un viņas ir pieredzējušāks politiķis, un viņas saka, kā tev tas izdevās? Un tad mēs bijām pirmā valsts, kas stingri pateica, ka mēs pāriesim uz latviešu valodu, un igauņu kolēģi saka, bet kā mēs brauksim pie jums mācīties, un tik drosmīgi. Un Eiropā jāsaka, tās attiecības, nu visciešākās, protams, ar Baltijas valstīm, bet nekad es neesmu jutusi nu, tādu negatīvu attieksmi pret, nu, no kolēģiem tajā pašā UNESCO vai nu, jebkura cita veida diskusijās. Man liekas, tur cilvēki nevērtē tevi ne pēc izskata, ne pēc vecuma, bet ja tu tur esi galu galā, un arī Eiropas līmenī katram politiķim ir iespēja klusēt un aizbraukt nolasīt savu ziņojumu, ko tev varbūt kāds ir sagatavojis, vai tev ir iespēja sevi parādīt, kvalitatīvi piedalīties diskusijās, un ja tu to dari, nu tie kolēģiem, viņiem jau nav nekāda pamata uzskatīt, ka tu esi tikai tāpēc, ka jauns sliktāks par viņiem. Ja? Nu tā. Teiksim, ja mēs skatāmies arī bieži šīs ministru vizītes arī uz ārzemēm, un tā, nu jums bija kāds tāds, nu, tāda izteikts pilta personība, ar ko jūs tikāties, varbūt pat kāda slavenība, tāda pasaules mērogā, jo... Man jāsaka, tā kā liela aizrautība, kas ir nākusi kopš darba ministrijā, ir kosmos un viss, kas saistīts ar kosmosa zinātni un izpēti, tad laikam tāds, nu, par ko man pašai ir milzīgs prieks un aizkustinājums, ka mēs bijām Eiropas kosmosa aģentūrā uz lielo Eiropas ministru sanāksmi, tika apstiprināts milzīgs budžets, un tu sēdi pie tā galda, bet es tikos un pakautrējos nofotografēties ar sievieti, kas lido misijās. Un, nu, tā ir tāda, varbūt, nu, savu cilvēcīgi atkal tāda lieta, par ko ļoti priecīga, bet, protams, es tagad arī nevaru no galvas katru to cilvēku atcerēties, bet vai tā ir sporta pasaule, vai tā ir atkal, nu, tajā pašā UNESCO daudz brīnišķīgi, gudri cilvēki, ārkārtīgi lielām domām, un man liekas, tā ir tā milzīgā pievienotā vērtība, kas nāk ar šo amatu. Nu jā, jo galu galā tā ir arī iespēja arī mācīties šajā gadījumā. Tas ir tā tikšanās un viss, kas iet. Un, jā, nu, ja mēs to posmu tā esam tā pārgājuši salīdzinoši, man ļoti daudz atziņas un tīpaši jaunieši, ja klausās, un varbūt arī kāds skolotājs arī padomās, ka varbūt arī ir šis amats jāuztver tā nedaudz savādāk, ja, ka jūs ļoti daudz atziņas teicāt, ja, ka tas nav tā, ka mums liekas, ka tas ir tāds, nu, tāds kuģis, kuru diezgan viegli uzreiz ir pagriezt, ja, ka tur ļoti daudz ir vairākas nianses. Un man kāpēc vienmēr likās, ka Latvijā ministrs tas ir tāds tā kā sevis, nu, varbūt tas skan tāds tā kā sevis tāda ziedošana vairāk, jo tu sākotnēji, man liekas, lai cik tu labs būtu, tev vienmēr ir jāsaprot, ka tu lielai daļai vienmēr būsi slikts, nu, gribot, negribot, jā. Man liekas, ka tā arī, un tas, kas tika izdarīts tīpaši jūsu laikā, man liekas, arī jūs arī paši arī tikko pieminējāt, tātad, ka tika likt pamati tātad pārējai uz latviešu valodu, vai ne skolās, jā, kas bija tas galvenais. Jo tas bija tik interesanti par to pārēju, ka mēs, nu, protams, situācija, nu, jeb diena, kad Krievija iebruka Ukrainā, to visu pasteidzināja, un droši vien, ka tas ir likumsakarīgi, ka līdz ar šo tas izdevās tik ātri. Bet es atceros to 21. gada oktobra beigas vai novembri, kad es teicu ministrijas kolēģiem, es saku, Klau, mums vajadzētu padomāt, kā šo var izdarīt. Viņi visi teica, ministre, tas nav iespējams. Viena no kolēģiem, ja klausīsies, sveiciens liels, bet nesaukšu vārdā, viņa teica, ministri, tu esi kamikadze. Tas ir, nu, tā ir politiskā nāve, to nevar izdarīt. Un man bija ticība, un mēs tur tā čubinājām, līdz man bija sajūta, ka tie kolēģi noticēja. Un tad
februāris, un ļoti īsā laikā mēs sapratām, ka mēs ejam uz priekšu. Tas arī bija vienas dienas lēmums, un tas izdevās. Un septembrī, kad Saeima par to nobalsoja, tā sajūta bija tāda, ka arī visa tā ministrija tādām taisnākām mugurām, ka paši neticēja, bet pēc 30 gadiem izdevās. Tāds spēcīgs rezultāts, par ko esmu pārliecināts ļoti liela daļa gan Latvijas sabiedrības, gan arī jūsu nozares. Tātad attiecīgie dalībnieki ir patiešām pateicīgi par to, un es domāju, ka tiešām to gala rezultātu mēs varēsim novērtēt tikai pēc vairākiem gadiem, jā, kas tas ir notiek, kad nomainīsies, un pēc tam tādā ziņā, jā. Un vēl jūs pieminējāt Eiropas kosmisko aģentūru, tas bija tas bija jūsu laikā, vai to iesākt ir ilgi? Iesākt ilgi, bija tā, ka mēs braucām uz Eiropas kosmosa aģentūru pirmo reizi Latvijas delegāciju. Ilga pati nevarēja braukt, un mēs kopā ar tā laika ekonomikas ministru Ralfu Nemīro braucām un vēl savā starpā cīnījāmies par to, vai izglītības ministrijai jāņem vai ekonomikas ministrijai. Un kaut kā sanāca tā, ka, atbraucot atpakaļ uz Latviju, tā sajūta bija, ka tas ir jāņem izglītības ministrijai, kas ir absolūti pareizi. Un tad tas iesākās, un faktiski, jā, tad, man liekas, Šuplinskas laikā mēs jau bijām asociētā dalība valsts, un, jā. Jā, un tas ir salīdzinoši labs panākums, jo, ja mēs tagad skatāmies kādus projektus virza, piemēram, Rīgas Tehniskā universitātes sadarbībā ar visu to, tas nebūtu iespējams, ja mēs nebūtu. Tas nebūtu, un mums ir arī gan EK, gan CERNā mums ir jāiet arī uz pilntiesīgas dalībvalsts statusu, jo tas pavērs vēl plašākas iespējas, jo tas, kur ir tas risks, ja mēs paliekam tur, kur mēs esam, mēs iekritīsim tajā, ka mēs nevaram dabūt tos pavisam augstākos projektus tieši zinātnes jomā, jā, pavisam tādas lielas, jā, un uzņēmējiem tās ir lielas iespējas, tā ka tas ir milzīgs pienesums. Ar ko jūs tagad nodarboties? Šobrīd es ikdienu pavadu privātajā sektorā, bet neesmu prom no izglītības. Es esmu privātās mākslu skolas kultūras patnes direktore, privātās vidusskolas patnes projektu vadītāja. Tur ir gan izglītības projekti, gan infrastruktūras projekti, bet atkal esmu atgriezusies arī skolotājas amatā, tā kā man ir audzināmā klase un 5 matemātikas stundas nedēļā. Tā pāreja no ministres tātad attiecīgi uz šo privāto sektoru arī bija tik strauja kā ieeja, vai tomēr bija laiks, kas bija veltīts sev un attiecīgi? Man sākumā šķita, es beidzu darbu 14. decembrī, un man šķita, ka es atpūtīšos 1 mēnesi, un tad es sākšu strādāt. Pēc mēneša es sapratu, ka es biju ļoti piekusus pa to 1,5 gadu, un tas izvērtās līdz maijam, es tiešām atpūtos. Sāku meklēt darbu, kas ir vesela tēma par to, kā bijušajiem politiķiem atrast darbu, un maijā es 23. maijā, 23. gadā sāku strādāt patnī. Mēs sākām ieviest pārēju uz projektos balstīt mācīšanos un STEAM pieeju, par ko man ir ļoti liels prieks, ka tas nav STEM, kas jau ir veca lieta, par ko visi runā, bet STEAM. Un es gribu cerēt, ka mēs arī pārēsim uz STREAM kaut kad, tā kā tas ir tas, ko es daru šodien. Tas, ka jūs tā kā paliksiet darboties Latvijā tieši izglītības jomā, bija apzināts lēmums, jo man liekas, tomēr tādu pieredzi ministrijā varēja diezgan viegli arī veidot starptautisko karjeru. Es domāju, ka ja es gribētu veidot starptautisko karjeru, tas būtu iespējams, bet es esmu mamma 3 jauniešiem, un man nav absolūti nekāda plāna pamest Latviju. Un ļoti līdzīgi, ka tad, kad man vaicāja, vai es kandidēšu uz Eiroparlamentu vēlēšanām, es kategoriski teicu, ka nē, jo es esmu joprojām jauna. 1,5 gads ministrijā tas ir patiesībā nekas, un tie darbi, jā, viņi ir labi, viņi ir arī lieli darbi, es nekaunos to teikt. Bet vispirms, manuprāt, savās mājās ir jāizdara fundamentāli nozīmīgas lietas, ir sevi šeit jāpierāda, un tad, kad man bērni būs izauguši, kas zinu, šobrīd Latvija. Tagad, kad jūs darbojaties tā ļoti praktiski izglītības jomā, ir pagājis arī laiks, kopš jūs vairs neesat ministri, varbūt jums ir radušās kādas idejas, varbūt kāds jauns domas par jaunām reformām vai jaunām iniciatīvām, kas tagad būtu ļoti nepieciešams.
Par jaunām reformām nē, jo tad, kad 22. gadā mums bija šis priekšvēlēšana laiks, tas, ko es teicu, ar ko nevar ievēlēties. Un loģiskās sekas ir tādas, kādas viņas ir, un mēs sēžam šeit un runājamies. Bet es tiešām uzskatu, ka izglītības sistēmai ir jāiedod attelpa no reformām. Skola 2030 milzīgs, pretrunīgs sabiedrībā, ne tāpēc, ka slikts projekts, bet dažādu apsvērumu dēļ nemīlēta lieta. Viņa ir jāievieš. Viņa šobrīd ir laiks, kad ir jāveic tās mazās korekcijas un jāļauj viņai notikt plūdeni, ir jānomierina tā vispārējās izglītības sistēma. Profesionālā izglītība, tikko ieviests jauns standarts, atkal ir jāiedod laiks elpot, sadzīvot, nomierināties. Augstākā izglītība, augstskola apvienošana, tūlīt, par ko es priecājos, institucionālais finansējums, man liekas, superīga lieta. Un atkal tās ir milzīgas reformas, kas ir pēdējo 10 gadu laikā notikušas, un ir jāiedod elpot. Nomierināties, jāiekustās, jāiedod tiem arī cilvēkiem, kaut vai izglītības sistēmā strādājošiem tā sajūta, ka viņus neraustīs katrs ministrs, jo, protams, nepopulāri varbūt politiskās aprindās, bet, manuprāt, ir jābūt tādiem valstiski ļoti svarīgiem jautājumiem, kurus nedrīkst mainīt, tāpēc, ka tu esi atnācis savus politiskos ordeņus pelnīt. Šis man liekas ļoti labi ir, jo es atceros, kad es iegāju izglītības jomā, tas bija 2011. gads, toreizējais izglītības zinātnes ministrs bija Roberts Ķīlis, un kurš tā ļoti intensīvi sāka runāt par reformām, ņemot vērā, es domāju, ka viņam bija viegli, jo viņš bija arī strādājis pie Latvijas 2030 stratēģijas, un tur bija vesela nodaļa par paradigmas maiņu izglītībā, un tad man tā likās, ka pēc tam mainījās tie ministri, un katrs nāk ar nepārtrauktām reformām. Un tad man tā no malas likās, kad tad beidzot kāds sāks runāt, ka vajag apstāties un paskatīties to, kas izdarīts. Man liekas, ka tagad arī šī retorika uz doto mirkli ir laba, jo tas, kas izdarīts ir pēdējos tiešām 5 gados, man liekas, ka tās reformas ir bijušas tik intensīvas, ka vajag patiešām paskatīties, kas tad notiks un kas attiecīgi. Un tagad mēs esam nākošā lielā izaicinājuma priekšā, tas ir mākslīgais intelekts. Jā, un par to mēs varētu sākt runāt, un arī tas iedotu laiku, piemēram, pašai ministrijai sākt nodarboties ar politiku, jo, ja mēs ieslēdzam ziņas, kāpēc, kā saka skolotājiem, slikts prestižs, tāpēc, ka ko mēs redzam ziņās? Pedagogi cīnās ar ministriju. Patiesībā pilnīgs absurds, jo tā naudas dalīšana, ar to būtu jānodarbojas finanšu ministrijai. Izglītības ministrijai būtu jāveido tās lielās domas, ko mēs tagad darām izglītības sistēmā ar mākslīgo intelektu. Ir vieta, nav vieta, kā apmācām skolotājs strādāt ar digitālajiem bērniem. Par to mums ir jārunā. Ja? Un man liekas, kamēr nebūs šīs izpratnes, kamēr vienīgais veids, kā politiķim nopelnīt savus kredītus, būs pateikt, ka iepriekšējais ministrs visu ir darījis nepareizi un nākamais arī darīs nepareizi, tāpēc es vienīgais visu zināšu kā labāk, absolūti nepareizi pieeja, bet tāpēc arī laikam es neesmu ievēlēta, ka Tas vairs nestrādā, jo skaidrs, ka tagad arī žurnālisti, mediju pārstāvi bieži vien uzdod to jautājumu, ja jūs tagad tik ļoti kritizējat, kāpēc tad jūs to nedarījāt, tad, kad jūs bijāt, tad, protams, attiecīgi ir diezgan daudz, bet par to mākslīgo intelektu runājot, vai tas varētu būt tiešām tāds ļoti liels izaicinājums gan esošai, gan arī nākošajiem ministriem tieši izglītībā, jo tad, kad jūs bijāt, tad šis mākslīgais intelekts, teiksim tā godīgi, tikko sāk tikai parādīties. Tagad uz doto mirkli mums burtiski nesen tikai Rīgas Stradiņa universitāte izveidoja attiecīgi vadlīnijas, kā pirmās, pēc tam par vadlīnijām un darba grupā. Aptuveni, jā. Kā jūs redzat, vai šī mākslīgā intelekta ienākšana pilnīgi transformēs? Absolūti. Es domāju, ka pasaule vispār mainās, un par to jau arī futūristi tik daudz runā arī izglītības kontekstā, ka redz, tad, kad nebija šo visu tehnoloģiju, cilvēks darīja datoru lietas. Mēs nekad neapsteigsim nevienu vietālruni savās prasmēs, mēs nekad neizkonkurēsim mākslīgo intelektu, un, kā es vienā savā viedokļa rakstā rakstīju, ja mēs
domāsim kā roboti vai darīsim robotu darbu, mēs paši par tādiem kļūsim, jā. Un tas, kur ir atkal jāiet cilvēcei atpakaļ uz to cilvēcību, kas ir cilvēks, kas ir cilvēka funkcija. Mēs atdodam lietas arī izglītībā, mums ir jāspēj atdot lietas, ko var robots izdarīt labāk, vai mākslīgais intelekts šajā gadījumā. Mēs aizkadrā pieskārējāmies šobrīd mākslīgais intelekts, skolotājiem, kuri saka, ka viņiem ir ārkārtīgi daudz darba un birokrātijas un viss, mākslīgais intelekts atbrīvo tik daudz laika, ja tu viņu spēj, ierunāt, kā vajag, apmācīt, mazliet pasēdēt ar viņu 45 minūtes, 50 minūtes izstāstīt konkrēti, ko tu gribi. Un skolotāja darbs kļūst ne tik vien vieglāks, no tādas birokrātijas varbūt vai papīra rakstīšanas viedokļa, bet arī interesantāks, jo tur ir tik daudz domu un tāpat augstākā izglītība, ja, vai nezinu, sportā varētu būt grūti, lai gan tur es arī domāju, kaut kādas prognozes var izdarīt un tam līdzīgi. Tā kā es domāju, ka ļoti pasaule mainīsies, jo iedomājieties, mums bija tur 50, 100 gadu cikli, ja, pēc tam bija 20 gadu cikli, un tad parādījās internets. Faktiski, kopš internets ir parādījies, tā pasaule nenormālā tempā griežas, un tad, 22. gada nogala bija tā, kad mēs Latvijā sākām kaut ko dzirdēt un izmēģināt pirmos ChatGPT kaut kādas ierakstus veikt, tad šobrīd, man liekas, tā ir katra cilvēka ikdiena. Kaut vai uztaisīt iepirkumu sarakstu, vai es tieši tā arī daru, es uzrakstu, ko es ēdu, ko es neēdu, lūdzu, man uz nedēļu vajag ēdienu 4 cilvēkiem mājās, viss. Pilnīgi pareizi arī. Es arī nesen izmantoju arī ļoti veiksmīgs kā treneris, piemēram, kad viņš ļoti perfekti ievada savus datus un sagatavos. Tad, kā jūs skatāties uz to, ka daudzi tomēr norāda, ka nākotnē skolotāja vērtība pieaugs, kā profesionālā vērtība, bet tikai pie nosacījuma, ja skolotājs varēs saglabāt to savu cilvēcisko faktoru. Un tad tā ideja ir tāda, ka nākotnē, kā to min burtiski jau pēc 15 gadiem, dzīvu skolotāju varēs, lietosim šo vārdu, atļauties vai īpaši talantīgie, tāpēc, ka skolotājs grib strādāt ar talantīgiem, vai arī jāmin, ka tie, kas būs arī spējīgi samaksāt. Bet tie, kuri īsti nevarēs to atļauties, būs jāiztiek ar mākslīgo intelektu, ar pašmācības programmām un tā tālāk. Kā jums šī ideja liekas? Par to atļaušanos es varu tā, pavisam reāli tādu situāciju iedomāties Amerikā. Jā, iespējams, jo izglītība maksā, arī Latvijā izglītība maksā, un laba izglītība, kā mēs visi zinām, maksā daudz. Par to, vai skolotājs kļūs par tādu ekskluzīvu luksusa, preci šajā vai pakalpojumu šajā gadījumā, domāju, ka nē, jo cilvēks, kā es teicu, šajā tehnoloģiju pasaulē, ja mēs atļausim datoram sevi mācīt. Dators ir ļoti labs matemātikā, viņš tev palīdz saprast lietas, viņš spēj izskaidrot, bet viņš arī kļūdās. Ļoti daudz kļūdās, un kamēr tev nav tā cilvēka blakus, kurš mazo cilvēku īpaši apmāca. Augstskolā, ļoti daudz lietas var, manuprāt, internetā, bet tas cilvēcīgums ir tajā mūsu spējā faktus, kaut kādus secīgus notikumus, izlaist caur to arī emocionālo aspektu, un tāpēc jau mēs esam cilvēki, ka mēs neesam tikai roboti, kurš saka, tā Anita Mužniece ir 36 gadus jauna sieviete, kura ir visticamāk 3 bērni. Man ir smāreža, man ir balss tembrs, un tas ir arī par izglītību, par jebkuru lietu. Es domāju, ka cilvēks, skolotājs cilvēka veidolā nebūs tāda luksus lieta. Nē, tam tā nevajadzētu notikt. Eiropā es to noteikti neredzu. Arī Eiropa arī, man liekas, ir diezgan tāda konservatīva kopumā, lai mēs no tā atteiktos. Vai tas var resursu ziņā, teiksim, valdībām, kas mums ir, kā mums visu laiku stāsta, ka nav naudas sistēmā, lai gan viņi ir, kā mums stāsta, vai tas valdībām varētu atvieglot darbu, piemēram, uztaisīt tikai dažas skolas, bet es nedomāju, ka kāds ir tik traks, lai tādu neiedzību pieļaut.
Vai, nu, kā jums liekas, tas mākslīgais intelekts, piemēram, ja, šajā gadījumā, kad tas ienāk mūsu sistēmā, vai tas nav tāds uz doto mirkli tiešām tāds papildus sloks, vai nav tā, ka jūs, kā skolotāji, tomēr uz doto mirkli ir tomēr diezgan noguruši, jo patiešām jūs minējāt ļoti daudz reformas, bija viss smagais Covid laiks, un vai nav tā, ka šis mākslīgais intelekts tiešām dod fantastisku iespēju, bet liela daļa ir noguruši, un tāpēc šajā gadījumā to nesaskata kā tādu pozitīvo pārmaiņu nesēju. Nu, te ir, redz, mēs vispār esam tādā laikā, kur, ja mēs ņemam Latviju, nu, droši vien arī citas valsts, mums ir ļoti liela tā skolotāju proporcija, nu, tie gados, nu, vecāki cilvēki, nu, kas ir pat 4 paudzes pirms tiem, kas ir bērni, kas tikko sākuši iet skolā. 4 Nu, vidējais jā, vecums, jā, kaut kas tāds. jā, bet nu, tad mēs saprotam, ka tur ir arī nu, tiešām seniori, kas vēl joprojām entuziastiski strādā skolā. Ir ļoti maza daļa jauno skolotāju. Ļoti daudz runā par to, ka viņi ātri aiziet un neturās, un ka skolas tāpēc ir slikts. Es domāju, tur pilnīgi citi iemesli. Atkal tās paudžu īpatnības, ja, jo tie ir vienkārši cilvēki, kas maina darbu, kas ir normāli. Un tam līdzīgi, bet, ja mēs paņemam to Latvijas kontekstu, nu, ja cilvēks ir nogurs, un to es teicu kā ministra, to es teicu kā pedagogs pirms politikas, un to es saku arī šodien. Ja tu esi savā darbā tik nogurs, lai ko tu darītu? Ka tu esi nīgrs un tev nav prieka no šī darba, un tu nevari iedot otram prieku par to, ko tu dari, tev tur nav jāstrādā. Nevienā darbā. Vai tas ir nīgrs pārdevējs veikalā, vai tas ir grāmatvedis, kuram nepatīk savi klienti, ja, vai tas ir skolotājs. Absolūti nav nekādas starpības. Otra lieta par to atelpu, jā, protams, ir jādod, un es ticu, nu, tas ir par tām lielajām, nu, valstiski nozīmīgajām reformām, bet tāpat laikā par mākslīgo intelektu viņš ir. Viņš nekur nepazudīs, un es speciāli saku viņš, nevis tās, jo nu, kaut kāds cilvēku veidols viņam ir iedots. Un tie pedagogi, kas savu darbu dara ar lielu mīlestību pret to, ko viņi dara, tur nav svarīgi, vai viņam ir 60 gadi vai 25. Viņš sāks lēnām šo intelektu izmantot kaut vai caur bērniem. Jā, tas sākumā nav viegli. Mums nebija viegli ar skārienjūtīgajiem telefoniem, jauniem cilvēkiem, kad viņi tikko parādījās. Šobrīd tā ir, nu, absolūti visi saprot, arī pensionāri, ja man vecmāmiņi var saprast. Un tieši tas pats būs ar mākslīgo intelektu. Tieši tas pats cilvēks šajā vidē, nu, tā pasaule mainās, un viņa visa mainās, un būs, jā. Bija televizori ar pultīm parādījās, iemācījāmies. Nu, tas ir vienkārši dabiski, kas notiks, un tur mēs neko neviens nevaram izdarīt ātrāk vai vēlāk. Vēl viens izaicinājums arī ir, mēs bieži vien dzirdam, jaunā paudze ir savādāka. Ja? Nu, to, protams, saka visas paudzes, bet tā tas vienmēr ir, ka, diemžēl, arī nu, to daudz nesaprot, ja, ka mēs paši bijām diezgan līdzīgā situācijā un tā. Nu, kā jūs saredzat ar šī mākslīgā intelekta ienākšanu? Ja? Mēs tuvākajā laikā pāriesim uz kādām ļoti radikālām reformām, jo daudz runā par to, ka skola kā tāds simbols sāk pamazām jau nedaudz pazust, jo jaunieši liela daļa nav motivēti iet uz skolu. Un tad attiecīgi Viņiem ir garlaicīgi. Tur tā lieta. Viņiem ir objektīvi, viņiem ir garlaicīgi. Šā brīža saturs, kas mums ir izveidots, es atkal tikai par Latviju, sāka to veidot 16. gadā, droši vien tās idejas jau sākās jau ķīļa laikā, bet 16. gadā Latvijā viņi sāka rakstīt, ieviešanu pabeidz 22. gadā, pirmie bērni, kas tātad 1. klasē sāk iet 18. gadā, viņi absolvēs vidusskolu, tagad jārēķina, ja, laikam pēc 9, mazāk gadiem, tagad jau viss ir sajūtas, ja, bet ko es ar to gribu pateikt? Tas, ko radīs 16. gadā, tam 18. gada pirmklasniekam jau bija vecs, jau izglītības sistēma, protams, tā mainīsies un ļoti mainīsies. Es domāju, ka, lai kā visi ir smējušies par to, ko es tūlīt teikšu, es domāju, ka mēs nonāksim pie tā, ka mums arī nebūs vairs mācību priekšmetu nosaukumu, un no tā ir jāiet prom. Nav jāmāca atsevišķi matemātika, nav jāmāca atsevišķi valoda, jo mācīšanās, mūsu uzdevums šodienas, man liekas, situācija un mākslīgā intelekta kontekstā ir iemācīt bērnu, jaunieti mācīties. Mācīties
iemācīt prasmes sadarboties, kas ir ārkārtīgi svarīgi un par ko atkal, skola 2030 kontekstā ļoti nievējoši bieži saka, ko tad tur papļāpāt vai sadarboties, bet ko mēs redzam, šodienas jaunieši savā starpā vairs nerunā, jo viņu vide ir, šeit telefonā, un viņi jau komunicē, protams, bet viņi komunicē citādi. Un es domāju, ka tas ir tas, kas varbūt ne 10 gados, bet kaut kādā laikā mēs noteikti nonāksim pie tā, ka skola, kā simbols ar nosaukumu skolu un atmiņām par vecajiem soliem, vai ne? Bet tiešām kā tāda vide, kurā notiek aktīva mācīšanās, kurā notiek, teiksim, tās pirmos zināšanu līmeņus, jo mēs tiešām varam ChatGPT pajautāt, bet tāda dziļā mācīšanās ir iespējama tikai ar to cilvēku palīdzību. Un tad skolai būtu jābūt tā vietai, kur mēs ejam tajā dziļumā. Ja? Un kur mēs iemācāmies metodes, kā iet dziļumā. Ja? Es domāju, es gribu cerēt, ka tā būs nākotnes skola. Es jau arī, teiksim, ja es tā skatos uz nākotnes, skatos ar ļoti tādām labām cerībām, jo es vienmēr tā ik pa laikam mēdzu aizdomāties, ja kā savulaik mans kolēģis profesors Staņislavs Keišs teica, viņš teica, es te tā pie sevis padomāju, ja? Un tad attiecīgi sanāk tā, kad es iegāju, man vienmēr jautā, kad es iegāju izglītībā, es minu 1996. gads, kad es sāku pirmajā klasītī mācīties. Un pirmā tehnoloģija, ar ko es sastapos jau pēc tam pamatskolā, jau bija kodoskops, ja? Tādā līmenī. Un es skatoties uz to visu, man šeit noteikti ir idejas arī, kā to visu apkopot un varbūt pat kādu grāmatu sarakstīt, jo tas, ko mēs pēc 90. gadiem esam vispār piedzīvojuši, sākot no kodoskopa līdz tam, ka mums ir mākslīgais intelekts, tas ir, es pat teiktu, patiešām prātam neaptverami, jo mēs stāvējām klāt pirmajiem datoriem. Es ļoti labi atceros, kad skolā bija visapsargātākā telpa, tur bija drausmīgi drošības kodi un tie pirmie skolotāji, kas mācīja to informātiku, viņi skaitījās kā tādu, teiksim, guru. Es pats atceros, kādas bija sajūtas, kad tu ieslēdz pirmo datoru, kad nācās veidot prezentācijas. Tagad tas ir iebies, bet savulaik tas bija ļoti liels patīkams emocijas, un cik patīkam bija uzrakstīt kādu pirmo tekstu vai referātu. Vai disketē iekopēt. Tas mainījās, un pēc tam arī viss tas pageru laiks un tam līdzīgi. Un to, ka tagad bieži vien runa arī par tiem, ka jauniešiem tātad telefoni jāņem nost, ka viņi to izmanto. Mēs tā kā arī izmantojam, gan mums bija Tamagotchi un kas tik nebija, tāpēc es to ļoti labi, es tā zinu, un saliekot to visu kopā, es skatos uz to nākotni, ka viņi tiešām, veidojas tāda salīdzinoši laba, manuprāt, man liekas, ka tas mākslīgais intelekts un viss tas, ko mēs daram, ir, nevis tā kā šķērslis, bet vienkārši ir jāpaskatās uz to savādāk, un man liekas, ka to visu var sasniegt tikai vienīgi sadarbojoties, ja. Un tagad, kad jūs esat arī direktora amatā un arī kā skolotāji un arī bieži piedalāties arī viedokļu izteikšanā. Ja? Kā jūs kā panākt to izteikto sadarbību? Jo man liekas, ka tas ir mans personīgais viedoklis, ka tomēr vēl aizvien ir uzskati, ka skolotāji tomēr pārmet ministrijai un ik pa laikam ir dzirdēts, ka arī ministrijas retorika bieži vien pārmet skolotājiem, ka tomēr, ka mēs tās problēmas tā kā pārmetam, ka viena ir vainīga, otra ir vainīga, bet man liekas, ka tiešām ir jāsāk no sevis, un ja mēs to sāku darīt, mēs ātri vien saņemtos. Protams, un tā ir tāda cilvēka daba, un tur, it kā jau nav ko pārmest. Mēs arī ģimenē mēdzam viens uz otru parādīt ar pirkstu, vai ne? Jo tā ir vieglāk. Tad nav jādomā par savu atbildību. Bet, kā es teicu par to izglītības sistēmā strādāšanu, vai jebkur, ja nepatīk, tad tiešām. Un sistēma kaut kā pielāgosies ar to deficītu, vai ne? Bet, tādas ideālas receptes man nav, bet es varu tikai novēlēt cilvēkiem, tiem, kuri šodien domā par izglītības politiku. Mēs manā laikā veidojām fórumu izglītība 2050. Tāpēc, ka šodien ir jādomā par tiem, kas iznāks no 12. klases, pēc 25 gadiem. Tāpēc, ka tev ir 7, 8 gadu laiks ieviest kaut ko, un tev ir jāspēj nākotnēt, tev ir jāspēj vizionēt, tev ir jāspēj iztēloties, lai tu vispār drīkstētu kaut ko fundamentāli tajā sistēmā mainīt. Un savukārt par tiem, tieši tas pats ir par skolotājiem. Mums ir jāsaprot, ka tā kā bija, tā nekad nebūs.
Un, jā, joprojām ir skolas, kur ir frontālās lekcijas, ja, tikai un vienīgi skolotāja taisnība. Un tad mēs brīnāmies, ka bērniem ir garlaicīgi, un tad tie bērni, viņiem nav nekādas motivācijas, tāpēc, ka šie bērni vairs viņiem nav tādas autoritātes, ja. Mums, es domāju, katrā skolotāja sagatavošanas programmā būtu jāstāsta par šīm te paudžu atšķirībām, arī par to, kādi vēl būs nākamie bērni, lai mēs būtu sagatavoti, jo šobrīd jau grūti pārmest tam pedagogam, kurš ir mācījies mācīt citāda veida cilvēkus, un ka viņš tagad nesaprot, bet tas, ko mēs varam darīt, katrs mēģināt iet līdz tam laikam, nerādīt ar pirkstu, bet uzņemties katrs savu mazo atbildības daļiņu par to darbu, ko mēs darām, un tad varbūt ātrāk mums sanāks. Liekas, šis ir ļoti labs nobeigums, un man ienāca prātā savulaik, kā nekā arī jūsu kolēģis Rainis arī ir bijis izglītības zinātnes ministrs, un es zinu, ka ministrijā laikam vēl aizvien ir Raiņa galds, vai nekas nav mainījies? Par to Raiņa galdu, tur ir interesanti, jo es tieši vaicāju, vai tas birojā galds ir tas Raiņa galds, un man teica, ka tas galds nav Raiņa galds, bet viņš tur ir sēdējis, bet ir Aspazīs mazais kambarīts, kur tur gan esot tās īstās mēbeles. Un kāpēc Raini atcerējos? Tāpēc, ka tas slavenā šī frāze pastāvēs, kas mainīsies, tātad, man liekas, ir aktuāli vēl aizvien, un man liekas, ka patiešām tas ieguldījums, ko mēs katrs, kas strādā izglītības nozarē, ko mēs varam dot, tas īstenībā ir nenovērtējams. Arī jūs, teiksim, šajā ierakstā jūs dalaties attiecīgi ar to savu pieredzi, un esmu pārliecināts, ka tas ļoti daudziem liks aizdomāties, jo tās tēmas, ko mēs pārnājām, viņas ir ļoti aktuāls gan par to personīgās dzīves ieguldījumu, gan arī par to, kas tika izdarīts un tam līdzīgi. Tas ir nenovērtējami, un mēs arī šo izmantosim arī kā mācību materiālu, un tas ir tas, ko mēs visi, kas mēs esam šo izglītības sistēmā, mēs vienkārši varam darīt vairāk, nekā no mums prasa, un atcerieties, ka arī šis ieguldījums sevī caur šo ieguldījumu arī sabiedrībā vainagosies arī visā Latvijas attīstībā, jo galu galā mēs esam tie cilvēki, kas veido to Latvijas nākotni, un tā arī ir tāda milzuma liela atbildība. Jo viss sāks ar izglītību. Viss sāks izglītību. Paldies jums, ka jūs veltījāt laiku, un paldies mīļiem skatītāji un klausītāji. Pateicoties jums, mēs strādājam, un pateicoties jūsu skatījumiem, mēs turpināsim strādāt, un drīzumā jau arī strādāsim pie jaunām epizodēm. Paldies! Pie mums studijā bija Anita Muižniece, un es varu saku, es nelietošu šo vārdu bijusi izglītības zinātnes ministrs, bet izglītības zinātnes ministrs ir Latvijā laika posmā no 21. līdz 22. gadam. Un paldies jums arī par to darbu. Paldies! Paldies!